90, pret 3 saturas nav. Tātad lēmums pieņemts, sēde tiek turpināta bez pārtraukuma līdz balsošanas uzsākšanai. Vārds deputātam Klāvam Olšteinam. Augstgodātais valsts prezidenta kungs, ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godātais ministra kungs, cienījamie kolēģi. Prezidenta kungs, klausoties jūsu uzrunu Saeimai, kas tika vēstīta šai iepriekšējās nedēļas sestdienā, mans personīgās sajūtas bija visai divējāds. Sākotnēji, neticot tam, ka jūs izlemsiet spērt valstī tik nozīmīgu soli un rosināt referendumu par Saeimas atlaišanu, es neticēju, ka jūs to izdarīsiet. Jūs to izdarījāt. Pēc tam mans sajūtas kā Saeimas deputātam, kur pēc būtības jūs esat atlaidis no darba, bija nikns. Es biju nikns uz jums par to, ka jūs bijat man laupījis vēl vismaz 3 gadu darba parlamentā. Pārdomājot un noklausoties līdz galam, prezidenta kungs, jūsu paziņojumu, es sapratu, ka esmu kļūdījies. Es sapratu to, ka jūsu paziņojums pēc būtības ir vēsturisks mirklis mūsu valstī un iespēja, kuru mēs varam izmantot, lai valsts izdarītu milzīgu pagrieziena punktu šodien. Es pie sevis domāju, ko es varu dot Latvijai. Nevis, ko Latvija vai valsts var dot man. Protams, ka valsts labklājība, ekonomiskā attīstība, pensijas, sociālie pabalsti ir tā rītdiena, kas ir jānodrošina mūsu valstī. Tomēr, cienījamie kolēģi, mūsu darba devējs ir mūsu cilvēki, sabiedrība, kas dzīvo mūsu visapkārt, mums līdzās. Šeit mēs esam tikai 100 tautas vēlēti pārstāvi. Es gribu apliecināt, prezidenta kungs, ka es balsošu par jums šajās vēlēšanās. Ja, cienījamie kolēģi, mēs visi kopā neievēlēsim prezidentu, valsts vīru šodien par prezidentu, tad es būšu spiests pamest šo ēku līdzās ar viņu. Es būšu spiests aicināt cilvēkus, jaunus cilvēkus, iesaistīties politikā, pievienoties vienotībai, turpināt to milzīgo darbu, lai mūsu valsts būtu labklājīga. Ja par valsts prezidentu mēs, kolēģi, neievēlam Valdu Zatleru, es, Saeimas deputāts Klāvs Olšteins, esmu gatavs nolikt Saeimas deputāta mandātu šodien un sekot prezidentam, lai tautā radītu otru, trešo vai kuru pēc kārtas atmodu, lai jauniem cilvēkiem liktu noticēt, ka šodien ir mūsu iespēja izdarīt milzīgu pagriezienu punktu. Paldies jums, prezidenta kungs!